mīlestībā. Sirsnīgs sveiciens, mīļo laika biedri, ceļa biedri. Katru, kur sasniedz šī mīlestības ziņa, šī atzīšanās. Šī atzīšanās mīlestībā. Kas tev būtu gaidījis? Jā, šodien veltīt tādai ziņai. Šodien šeit 14. februāris jau saule aust. Un ir ārkārtīgi dziļa mīlestības pieredze, sajūta. Un no sirds gribas tajā dalīties un atgādināt un atgriezt uzmanību uz īstu mīlestības pieredzi. Un kas vispār ir mīlestība? Kas ir šajos vārdos? Es tevi mīlu. Ko tas nozīmē īstenībā? Un man atzīšanās mīlestībā šobrīd ir par iemīlēšanos dzīvē. Iemīlēšanos mirklī, ja vēl to varētu nosaukt iemīlēšanos Dievā. Tā ir visīstākā, visdziļākā tā mīlestība, uz kuru mēs visi īstenībā tik ļoti tiecamies. Un laikam jau tā ir bezgalīgs iepazīšanas iespējas, aspekti, dziļums, plašums, viedums tajā, kas ir īsta, beznosacījuma mīlestība. Man gadus atpakaļ šis bija jautājums, ar kuru es lūdzu Dievam dzīvē visam. Es saku, parādi, lūdzu man, kas ir mīlestība, kas ir beznosacījuma mīlestība, ko nozīmē mīlēt. Un īstenībā šis ceļš, garīgais ceļš, ir mīlestības ceļš, ir sirds ceļš. Jeb ceļa nemaz nav. Ir tikai pati mīlestība. Vēl krieviski var teikt, šis vārds mīlestība. Latviski tas gan tulkojās kā žēlsirdība. Dievs čāl, šīs gaismas svētība, man liekas, tas tāds skaists vārds ir, caur kuru iepazīt dzīvi, jo tā vai citādi visas dzīvās būtnes mēs tiecamies būt mīlēt un mīlēt. Tas ir mūsu darbā, mums ielikts, tas ir, viss notiek mīlestībā, vienkārši tās dziļums, un īstums, laikam, tas vārds ir tas, kas rada dažādās pieredzes un tikpat ļauj vilties. Izrādās tā, ko mēs domājam, ka mīlestība nemaz nav mīlestība. Tas ir tikai mūsu ego iedoms par to, kas ir mīlestība. Daudz vien saprot, par ko ir runa, kā tas ir. Jo šajā duālajā piešķā, sievišķā, melns balts pasaulē mēs bieži pieredzam un tiecamies pieredzēt šo mīlestību šajā vīrišķajā, sievišķajā miedarbībā, partneri. Un kas ir ārkārtīgi skaista pieredze, caur kuru
pieredzēt un iepazīt dievišķās mīlestības dziļumu. Taču atcerēties, ka tā mīlestības jau nav otrā vai kaut kur citur, tā vienkārši nostas mūsu sirdīs. Un tā īstā ir šī mīlestība uz Dievu, ja tā var teikt, uz dzīvi. Jo pretskan kaut kā tā dīvaini. Jo tā ir tiecība uz, ja tā varētu teikt. Pēc izšķīšana mīlestības gaismā, mīlestības svētībā. Daudz un šo tēmu varētu parunāt, bet laikam jau tas ir tas, ko var pieredzēt. Tas, ko var sajust, tas, ko var atcerēties, piedzīvot. Un es no sirds vēlu katram, kas šo ieraugu skatās, pieredzēt arvien dziļāku, arvien īstāku, beznosacījumu, dievišķo mīlestību, dievišķās beznosacījumu mīlestības gaismu, tās svētību, tās ieskauju. Un tad, kad šitos vektors, var teikt, šī tiecība ir iepazīt šo īsto, tad tu viņu ieraudzīsit visu, visā miedarbībā, arī ar ārējo, ar formām. Bet šī mīlestība ir ārpus formas, arī ārpus cilvēcīgās. Un tā kaut kādā līmenī, kur pirmais grīgas skolotais to sauc par prepašķiņu, atmošanās, tā patiesībā ir iemīlēšanās dzīvē, jo pati dzīve kļūst tik interesanta, tā ir ārkārtīga pateicība, tā ir kalpošana, mīlestība ir kalpošana, šī izpausme, šī došana, mīlestība ir dalīšanās, un tā dalīšanās, kad daloties paliek vairāk, nevis mazāk. Nu, kā mums 3D liekas, ka jābola sagriežas vairāk daļiņām, tad paliek, katram mazāk. Tā īstenībā ar mīlestību un īstenībā vispār, jo mēs vairāk tajā dalāmies, dodam, jo vairāk mēs caurradām, vairāk mēs kļūstam tas, ko mēs dodam. Un šis ir sirds ceļš, mīlestības ceļš. Jo nav neviena cita ceļa pie Dieva, pie radītāja. Kā nosauc, kā kuram tas rezonē, kā caur sirdi. Kur sirdī saplūst, kur beidzas šī atdalītība. Ka Dievs, ka šī dievišķā izpausme ir kaut kas atdalīts no tā, kas esi tu īstenībā. Un caur šo mīlestību to var pieredzēt, to var atcerēties. Iespējams arī šo skatoties, ja tu noskaņojies, tu vari sajust to plūsmu, kura caur šo ziņu tiek nodota. Šo sirds magnētismu, šo milzīgo dievišķo mīlestību, kas plūst no šīs sirds uz tavu sirdi. Cik ļoti tu esi mīlēts, cik ļoti es tevi mīlu. To, kas tu esi, to, kur mēs esam viens. Un tā ir tāda interesanta ilūzija, kurā mēs mājā, matricā iemīgam, ka mums liekas, ka mēs esam atdalīti no Dieva, no avota, no radītāja. Un tad mēs tik ļoti, ļoti tiecamies pēc šīs mīlestības,
tik ļoti ilgojamies, visas ciešanas ir tikai pēc šīm ilgām, pēc mīlestības, kad mēs meklējam, kā piepildīt, kā aizpildīt to tukšumu, kas ir sirdī. Un, mīļie, tie, kas droši vien skatās šo līdz šim brīdim, jūs zinat, ka nekas cits, kā dievišķā mīlestība, to nepiepildīs. Šīs dievišķās mīlestības iepazīšana, atcerēšanās, veidu, formas var atšķirties. Var sajust to teikt, cik ļoti tu esi mīlēts. Vienmēr. Un nav jāmeklē ārējais Valentīns. Tas jau ir tevī. Ja tev liekas, ka kāds tev nemīlē, mīl pamaz, vienkārši mīli, apskauj, atzīsties, pārsteidz, aizved randiņā. Sevi. Ja arī, ja tev ir partners un tev ir tāds, tu vari iemīlēties no jauna, veidot nevis attiecības, veidot savienību. Un caur šo miedarbību iepazīt vīru. Jo tekstos ir teikts un kaut kur daudzās kultūras reģistrās teikts, tur, kur jūs esat divi, tur esmu es. Tā ir skaista iespēja, taču nav nekur jāmeklē, jāgaida. Ja tu mīli, uzaicini, pārsteidz, iepriecini, vienkārši neko negaidot, jo īstā mīlestība neko negaida. Tā vienkārši dara, tā vienkārši kalpo. No tīras sirds. Jo dodot, mīlot, tu saņem šo piepildījumu, šo nektāru, kurš iepil vai sirds centrā. Tas laikam ir tas, ko mēs šeit nākam. Iepazīt, kas ir šī beznosacījuma mīlestības izpausme tās dziļākajā būtībā. Un mans aicinājums tā, kā viens no maniem pirmiem iedvesmu avotiem bija Ošo. Un Ošo ir teicis, es varbūt nocitēšu tā, bet ka izkrīt pilnīgi tie vārdi, kā viņi skan, bet mīlestība. Jā, es te ierakstīšu, es atratīšu pilnīgi tik sveicīgi šī translācija izkrīt. Meditācija un mīlestība. Pilnīgi izkrīt šo vārdu. Nav tik būtiski. Un jo mīlestība reizēm norakstot, kas tā ir, ļoti izaicinoši ieteikt vārdus. Jo tas ir tā, ka pastāstīt kādam, kā garšo kāds tropisks auglis, kā garšo mango, kuru nekad neesmu garšojis. Kā garšo mango, tas garšo kā ananās, vai tas garšo kā banāns. Var teikt kaut kas līdzībās, bet tas nekad nebūs tas, kas ir tā pieredze, un katrs auglis katreiz garšo citādāk. Pareizi. Līdz ar to kādam izstāstīt, kas tas ir ļoti izaicinoši. Es aicinu to pieredzēt. Un tas, kā mans aicinājums to darīt caur kopējo būšanu, kopējo esību, tas ir vienkāršāk, ātrāk, efektīvāk. Tas, kas ar mani nonāca ļoti, ļoti dalās šī plūsma, ļoti paplašina, ļoti vēr
sirds plašumos, šo sirds magnētismu. Jā, šajā rezonancē noskaņoties uz absolūtu tīru dievišķu, beznosacījuma mīlestības frekvenci. Mūsu kopējās meditācijās un sanākšanās tas ļoti atcerās, sajūtās, pieredzās līdz asarām. Gaismas ģimene, jeb sanga, viens no tiem veidiem, formām, kā tas izpaužās, kuras aicina, kam rezonē, būs aicinājumi. Un vispār par šo būs vēl un vēl. Un mīļie, un tas ir tas, uz ko katra dzīve būtne tiecās, un ar šo mīlestību iegūt brīvību. Mīlestība ir brīvība. Viņa nav atkarīga no formas, no objekta. Subjekta, objekta. Īsta. Patiesa. Mīlestība. Ir ārpus formā. Gaismas darbinieki, jaunā laika, jaunās zemes cienīgi. Droši vien, ja tu skaties šo jau līdz šeit minūtē pēdējo, tad visnotaļ šī ziņa ir tev. Ej savu kalpošanas ceļu, ieskanot, ievibrējot savā gaismas tīrajā frekvencē. Tam, ar ko tu nāc šeit dalīties, atklāj to gaismu, to jaudu, kas ir tevī. Un daloties tajā, iedvesmojot. Un ar mani nāk šeit apvienot. Tas viens no formām ir šī gaismas ģimenes sanga. Un arī padziļināts iespējas mīlēt. Kam ir gatavība, jūs droši drīkst jautāt komentāros vai uzlikt to cīņu. Jums būs pieprasījums, vienmēr būs atbildi. Nu, kā pieprasījums, kā ne tādā veidā, bet kā šis nolūk, šī vēlme. Un jo daudzi, ko saskaras, kad dalās, bet par to citā reizē. Par šo, kas ir sirds magnētisms, kā notiek šī pievilkšanās. Ierakstiet lūdzu, kas noksties šo, kam ir interesanti. Jo es saprotu, šis video jau ir pietiekami garš. Un padalīties, tev būs tajā interesanti, vērtīgi par sirds magnētismu vairāk, kā tas darbojas, kā šī rezonanse notiek un kā to kultivēt, kā spēcināt šo magnētu, jo tā ir kā antēna, kas pievelk tavā filmā, tavā dzīvē īstos cilvēkus. Vienmēr jau īstos, bet atbilstoši tai frekvencei, kā magnēts, iespējas, resursus, labklājību, to, kas tev ir nepieciešams, lai īstam. Kā tas notiek, kā sasniegt tos, kuri tev jāsasniedz, kā notiek šis sirds magnētisms. Tev būtu interesanti, ja ierakst sirds magnētisms, kā komentārā vai kur tad zināšu, ka tu esi nosties līdz šai daļai, ka tev tas ir interesanti. Iespējams, es nezinu, es likšu publiski, ka tur ir ļoti daudz par šo, viņa varētu būt kā garāka, bet daudz vērtības tur ir ļoti. Man ir tā, ka tur ir tāda zelta vērtība tajā, ka, ziniet, kā tas ir kā ar nāzi, viņu var izmantot, lai pagatavot ēdienu, un ar viņu var ne tās labākos nodomus realizēt, un te arī kaut kādu reizi tā sajūta, ka tas ir kaut kas tik spēcīgs audīs, ka tajā tie, kas ir gatavi, ar tiem var padalīties, nodot šo sakrāvot šo sirdzināšanu, šo viedumu, kas tajā nāk. Kā sasniegt, kā atbalstīt, jo jā.
Mīlu katru. Samīļot no sirds. Sirsnīgi, saulaini sveicieni. No šejienes. No šī mirkļa, no šī pieredzējuma. Caur to. Es tad pateicos katram, kurš šo ir noskaties līdz šim mirklim. Es pateicos par tām sirsniņām, to atbalstu, tas palīdz sasniegt, nokļūt šim video, un es aicinu arī, ja tevī šeit ir bijusi vērtība, tas sajūts, es lūdzu, padalies. Iespējams kādam arī tas ir jāsīt, jāsaredz. Droši esot kādam varbūt individuāli. Padalies. Iespējams kādam tas ir jāsadzird, jāsajūt. Jo šī video ļoti spēcīga enerģētiskā plūsma, kur ir transformējuši. Padalies, kā tu jūties. Ir interesanti pēc šī video noskatīšanās, kas tie, kuri noskatījušies līdz šim mirklim. Padalies, kā tu jūties. Kāda transformācija ir notikusi, skatoties, sajūtot šo video, noskaņojoties uz tīru sirds frekvenci. Kā tu to sajūti? Kā tu to pieredzi? Interesanti. Mīlu. Un mīļi, uz drīz satikšanos. Lai sasniedz, katru, kam jāsniedz šī ziņa, šī mīlestības ziņa, šī atzīšanās. Jā, jo man prieks, ka sasniedz to, kas jāsniedz, ka mēs šeit atnākot sevis, atrodam viens otru. Mēs esam sarunājuši satikties, mums teikt dāvāt šī iespēja satikties. Ja jūti rezonanci, ja pat redzi pirmo reizi, mani Tomu rakstu uzrunā, pievienojas. Es mīlu, gaitīts, svētīgā, mīlu, pateicos un uz drīzu satikšanos.